Orķestris ir morāli gatavs jau sen, es domāju, bet mums ļoti noder šīs pēdējās dienas un stundas pirms koncertiem, jo koncerta apjoms ir liels. Tā kā šis ir jubilejas festivāls ar apzināti plašāku programmu, lielāku pianistu skaitu, tad arī orķestrim jāspēlē ir 14 pilnmetrāžas, tā sacīt, koncerti, plus vēl džeza programma, un tas ir ļoti nopietns apjoms tik īsam laikam. Tādēļ mēs mēģinām 6 stundas dienā. Pianisti nāk, var teikt, tā kā mazliet pa konvejeru, un es arī nāku šeit un 9 un pat agrāk jau mūziķi vēl satiekās individuāli grupās un ļoti slīpē katru detaļu, kas ir vajadzīgs. Mēs atskaņosim kopumā festivālā 9 koncertus, un 7 no tiem būs Liepājā. Koncertu programmas mēs veidojām mazliet atšķirīgi nekā dara, teiksim, lielu pilsētu, liela festivāla, kas var specializēties katrā programmā uz kaut ko ļoti šauru un īpašu, kas muzikoloģiski ļoti jauki izskatās. Mēs reiķinājāmies ar to, ka cilvēki varbūt varēs atnākt uz 1 vai 2 festivāla koncertiem, līdz ar to uz katru programmu mēs mēģinājām lūkoties no tāda varbūt vienīgā apmeklētā koncerta skatījuma, un tāpēc tās programmas varbūt ir ne tik konceptuāli šauras, bet viņas ir noapaļotas. Ja tur ir Mocarts, Beethovens, tur ir arī Rahmaņinovs, lai cilvēks gūst ļoti pilnvērtīgu baudījumu, arī atnākot tikai uz 1 koncertu. Atklāšanas koncertā spēlēs 2 lietuviešu pianisti izcili, Petrs Geņušs, kas te jau ir bijis, un Lukas Geņušs, viņa dēls, kurš ir ļoti populārs pianists Krievijā, un arī ļoti koncertē daudz Eiropā. Tā kā viņš ir tāds, viena jauna un ļoti spēcīga zvaigzne pie pianisma debesīm, kā arī Luksemburgas mūziķe Ketija Krīra. Festivālā uzstāsies 3 paudžu pianisti, var tā teikt, jo jaunākā mākslinieca, kas jebkad ir spēlējis Liepājas pianismu zvaigžņu festivālā, ir 11-gadīga amerikāniete Umi Gareta. Mēs nesen saņēmām ziņu, ka mūsu ļoti gaidītā zvaigzne Brižita Anžerē ir slima un ārsts viņai neļauj šobrīd uzstāties. Tādēļ ļoti operatīvi noreaģējot dienas laikā mēs jau dabūjām citu franču pianisti, Lauru Favrē-Kānu, kur ir ļoti plaši pieredzējusi spēlē ar orķestriem Eiropā, un mēs jau bijām klāt, kad viņu mēģināja, un viss ir lietiskākajā kārtībā, būs franču zvaigzne mazliet cita, var teikt, jā. Un Krievu skolu un Krievu vareno mūziku pārstāvēs visiem Latvijā zināms un daudziem ļoti iemīļots solists Antons Ļahovskis. Un trešdien mēs nākam klajā ar diezgan arī festivāla vēsturē līdzinējai tradīcijai unikālu džeza koncertu, jo tur nebūs tikai klavieres un orķestris vai tikai klavieres, bungas, kontrabass, kā bieži vien ir bijis, bet džeza pianists Nikolais Bensons, ko jau liepājnieki pazīst, ir aicinājis kā īpašos viesus diezgan daudz mūziķis. Petras Klampanis, grieķu kontrabasists, kurš praktizē Ņujorkas džeza klubos un uzturās ASV, brauc no turienes. Un Artis Orubs savukārt, kurš ir latviešu leģendārs sitējs, jauns, var teikt, džeks, bet viņš ir savukārt Eiropas džeza elitē pazīstams, jā, un maz dzirdēt šeit, jo viņš uzturās Holandē un visur kur, tikai ne Latvijā. Viņš brauc īpaši arī uz šo festivālu. Tad mums ir Xylem trio, kur ir Raimonds Petrauskis, arī pianists, brālis Oskars Petrauskis. Viņi ir Austrālijā uzstājušies un Berlīnē visur kur. Un vēl arī dziedātāja Ambera. Tā kā koncerts ir veidots kā šovs ar pieaugošu intensitāti un ar lielu sajūsmu un ovācijām, cerams, beigās. Respektējot daudzu mūsu festivāla apmeklētāju publikas vēlmi, mēs piedāvājam klavieru solo koncertu. Tur galvenais varonis būs Beata Biliņska, bet vēl man ir jāizpauž vēl viens mazs noslēpums šobrīd, jo piekdienas koncertā paredzētais pianists no Itālijas Petro De Marija arī ir slims. Viņš pat atsūtīja e-pastu ar ļoti garu latiņu nosaukumu, kas viņam īsti kaiš un ka viņš nevar atbraukt. Līdz ar to mums ir uz grauda 2 citi ļoti labi Itālijas pianisti, un mēs esam nonākuši jau līdz noslēguma koncertam, kurā ir 3 pianisti, kuri pastāv uz to, ka viņi ir Latvija.
Reinis Zariņš uzturās Londonā pastāvīgi, cik es zinu, un savukārt Daniels Vainmans, viņš ir tikai piedzimis Rīgā, pēc tam viņš ar ģimeni izceļojis ir uz Izrēlu. Tagad viņš uzstājas un uzturās Vācijā, bet viņš lūdza ļoti noteikti un strikti, ka viņš grib šajā festivālā, lai viņu min kā Latvijas pārstāvi. Un tad mums būs lielā festivāla intriga un mūsu lepnums Liepājas koncerts numur 3, kurš ir uzrakstīts, izmēģināts. Rihards Dubra, jūrmalnieks, ir uzrakstījis tiešām fenomenālu skaņdarbu, kādas ir liecības no diriģenta un no orķestra māksliniekiem. Tā kā varbūt pretstatot Liepājas koncertam numur 1, kas izsauca dalītas jūtas liepainiekos, jo viņš bija diezgan komplicēts, diezgan smags un diezgan tumšs pēc kopējā kolorīta, es varu teikt, šis skaņdarbs būs diezgan liels pretstats. Tur vairāk ir gaismas, vairāk ir garīguma, vairāk ir dzīves prieka, tā kā mēs gaidām ar nepacietību tieši liepainieku reakciju uz savu 3. koncertu Liepājas. Ja? Un koncerta noslēgumā tikko apbalvotais Latvijas lielās mūzikas balvas laureāts Reinis Zariņš atskaņos Brāmsa 2. klavieru koncertu, kurš ir faktiski arī muzikoloģiski pilnīgi atzīts, un arī no Brāmsa paša, ka viņš nav rakstījis klavieru koncertu, viņš ir rakstījis simfoniju. Jo pēc visas uzbūves pēc vēriena klavieris ir vienkārši viens no dalībniekiem šajā te milzīgajā, titāniskajā tādā mistērijā, ko Brāms ir radījis savos spēka gados. Šoreiz mēs izvēlējāmies tādu stratēģiju, ka nevis centrēt uz vienu uzvārdu visu un teiksim, visu spēku koncentrēt uz viena datuma, vienu mirklīti, ja, bet piedāvāt bagātu, lielu krāšņu programmu, kā Salūdu, kā Balli pilī, visu festivāla garumā. Un mums bieži jautā, kas tad ir tas galvenais, kas ir tas labākais, visi te ir labākie. Ja? Tā kā tie ir svētki, un uz jebkuru koncertu atnācis mūsu klausītājs sajūtīs to mīlestību, to mūzikas skaistumu un to spēku, kas ir vajadzīgs tieši šajos pavasara mēnešos.